Šādā vidē nav viegli spēlēt, bet ir ļoti jauki, ja ir kāds, kas apstājās un paklausās, kā es spēlēju. Cilvēki, kas atnāca un iemet, un es saprotu, ka iemet viņai diezgan labi. Viņi paskatījās tā kā un pavadījās skatu un smaidu, ja? Tas ir ļoti, ļoti būtiski, protams, bet visā ziņā ļoti, ļoti jauks, muzikāls un patīkams sniegums. Sniegums bija tāds, ka prasījās tā piesēst, kā daži cilvēki darīja. Un, ja vēl viņš būtu kaut ko nospēlējis no Elvis Presley, zinot, ka es vērtēšu, piemēram, Love Me Tender, tad nebūtu tam cenas. Es esmu nopelnījis veselu eiro, bet viennozīmīgi spēlējot uz ielu var iegūt jaunu pieredzi, kas ir kaut kas jauns. Ļoti labi viņi strādāja ar publiku, skatījās un vēroja un uzrunāja skatienu publiku. Ja? Tā kā ļoti jauki un ļoti labs balss materiāls. Pēc muzicēšanas, saskaitot savu naudiņu, esmu nopelnījusi 2,60 €. Nu ko, studentu vakariņas varbūt sanāks. Aigars malacis. Viss izdarīja perfekti, ja? Jo, lai iela muzikants būtu komerciāli veiksmīgs, viņam, principā, tādi galvenie varētu būt vai nu iežēlināt klausītāju, vai nu uzminēt viņai iemīļoto repertuāru, vai taisīt šovu, ja? Emocijas nenormālīgas noķērām, bet, manuprāt, ja nebūtu šeit kamera, mēs nopelnītu vairāk. Varbūt, ka šoreiz būtu bijis labāk, ja būtu vienkārši flauta. Bet kas ir noteikti pozitīvi, ka priekšnesums bija jautrs, pozitīvs un dzīvespriecīgs. Tā nu laikam jau visi vajadzīgie vilcieni bija aizbraukuši. Nopelnījām kādus 20 eiro, bet tā bija fantastiska pieredze. Nebija varbūt pirmā reize, bet katra pieredze ir pieredze, un tas bija. Man ļoti patīk, ka viņa muzicēja nevis vienkārši instrumenti, bet viņa muzicēja visa pati. Viņa muzicēja ar sejas izteiksmi, viņa muzicēja ar ķermeni un darīja to pārliecinoši perfekti. Nospēlēju, manuprāt, labi, un kādiem cilvēkiem iedevu to priekas devu. Sniegums bija ļoti labs un ļoti ausī tīkams tieši tādēļ, kad viņš bija izvēlējies šai muzicēšanas vietai tieši baritonu saksofonu, kad šie zemāk skan un ļoti tīkami klausām. Šodien spēlējot nopelnīju neko. Bija interesanti. Vismaz priekš manis un priekš filmēšanas grupas ļoti patika visiem. Tā nav pirmā reize, kad es spēlēju uz ielas. Parasti es kaut kur nobēgu. Es nekad nespēlēju tādās vietās, kur cilvēki skrien cauri. Tā kā šeit tas man tā kā dzen stresā. Lielisks Origo tūres noslēgums. Šis priekšnesums bija gaumīgs ne tikai muzikāli, bet arī teatrāli. Un arī, protams, ļoti, manā skatījumā, profesionāli un baudāms flautas spēle.